Un tā, es jau te domāju neko nefilmēt šoreiz. Bet kaut kā visu laiku tāda notikuma, kas tomēr jāuzfilmē. Man ir tāda gaismas, tāds galīgs ūdīgs ir. Vienmēr sakot, tagad kā brītim apskats beidzās septembrī. Tagad ir kaut kāds, pateikšu, 25. man liekas, līdz kaut kādam 2. vai 1. septembrim. Un es tagad atzinu uz laukiem, liks iekšā garāžā. Un ir gud, suvāri jādzen ir uz ādežiem. Tad kaut kādi, ir bija Facebookā, kaut kāds tur čalis tur prasīja, tajā tur grupā Facebookā tur autoru efektiem vai kas, nu ķipa vīteri meklēja līdz kaut kādiem 1000 eiro benzīnu vai pilnpiedziņu vai aizmuguru, un tad es ķipa ieliku, kad, nu, kā apskatīju līdz oktobrim, oktobrī kaut kad beidzas 10. laikam. Un ķipa tāds, nu, ja bez apskats ņem, tad 800 zvan. Es domāju, nu, tā kā, tāpēc ir čakars vēl tur iziet apskatu, jo nezinu, varbūt kaut ko tomēr ierakst vai kas. Un tā es domāju, ar apskatu, tad es papētīju tādu, tādu, lai pārdoti cenu varbūt kā 1000, varbūt, nezinu, 1200 var mēģināt, bet arī es tagad tomatus tirgoju. Es notic ieliku pa 1700, tagad pa 1550, un neviens tāpatās nezvan tikai. Viens tur pret rolleri grib mainīt, un viens tur kredītu piedāvā. Nu, principā galīgs klusums, nekas nenotiek. Bet, it kā, vajag pārdot, jo man tagad ir tas kabriolets, ir Voyagers, ir tas melnais Subaru, un šitas un vēl ir mocis. Tagad tā. Tur Voyager jātais ir, un arī, negribas, šitam atkal riepas atkal uz ziemu būs cits jāliek no šitām, tad pēc likuma vēl var braukt, bet, šakar. Tagad es ir tāda spotlightiņa tāda, man te ir tāds prožektors, tā kā. Man te palika, toreiz es tos visus sliekšņus tur sapūtu, man palika nopūst šito. Te ir ar to evu uzgruntēts, uzpūst to sudrabiņu te, otrā pusē līdzīgi. Un es tad staigāju, aizēju atbrauc, uzlika, pieslēdz ādētāji te uzlika muzonu mašīnā. Es visu laiku liku uz tādu vecu rādio, un es nesapratu, kāpēc, ka var ieslēgt mašīnā vienkārši. Un cerams, ka rītā nebūs pingals, nav zilāts. Tā te bija šī kaut kāds. Karoči, te tāds, tumšs, un tad ir tas turun, kur es tur daros, un es te gāju vienkārši kaut kā ar aliņu rokā laikam, vai nē? Nav vajag sadzēries, viena aliņa izdzēr. Te nāca un šitā te eju, un pēkšņi tāds rītīgi apakaļ rītīgi. Un tieši acī iekšā šitas te ir tāds pīķis. Es viņu nepamanīju, es gāju, un viņš tieši acī iekšā. Es uzreiz aliņu pielieku klāt, jo te augsto gaidu kaut ko. Es gāju, ka rītā prasīs, ka kuda kāvēs nebūs jāstāst. Un tur ir tāds baigais lielais resnais veids, bija tādiem muskuļiem un tā. Un tagad tā, lietas ārā sāk līt. Tāds. Telefonā izsā zils, īstenībā nav zils. Un bišķi karot ir. Tā, sāk līt lietas. Tā kā man ir tas rītā jābūt apakaļ Rīgā ir, fuj, nehādašos, un man tagad ir doma pabeigt ātri tās aizmugurīt, buferim tās stūrīt jāpieskrūvē, un rīt no rīta močīt uz turien, uz ādašiem. Tur izpūtēja vispārējie, galīgi nopūtēja tā mašīna. Tagad es te sakrāsos kaut kādas pēdējās tās lietiņas, lai var piemontēt detaļas apakaļ. Un arī tā, uz ādašiem no rīta. Tā krāso jau pēdējās kārtiņas. Jo vairāk kaut ko čubīni, jo mazāk gribās pārdot tā, nomazgās vēl mazāk gribēsies pārdot. Bet, kas jādara, tas jādara. Tik daudz nevar pavilkt, tik daudz mašīnu. Tā kā jau kāds varbūt no maniem 36 vai 37, cik man te subscriberi, ja kāds grib pirkt, tad pirms apskats pa 800, pēc apskats es vēl nezinu. Varbūt pēc apskats būs tiks sniegs jau. Tā, možda štuku 200 jau kaut kur. Tā, padomā, možda tev vajag tā. Atkal brauc te. Tā, viss forši iet, es var ceļā te. Domāju, ka, nezinu, pat bez apskats vai 800 eiro ir, kad ārgāk varbūt 900 tomēr. Tā jau, viss darbojās. Nezinu, cits tādi gan mašīnas daudz nojātāks. Bet ne pa to stāsts ir, ko es izdomāju.
litrs. Pēkšņi tāds kaut kāds dīzla skaņa un tas plastmasiņš, kas te iemauktiņā, tas izlidoja vispār ārā un tā šķotka tagad tā sagriezās otrādāk. Un tad es tagad savilcējiem tur saliku, jo tas plastmasiņš tur nebija un domāju, tur notīt kaut kā ar skoču, lai tagad neskrāpēs mikls, iedomājos, ka tieši tauroņi. Tā uzlika savilcējiem tagad tāds. Tā kā jā. Šotki jāpērk, atkal izdevumi, ne? Nu, vienmēr sakot, tur to loktīrītāju viss man labi veicās un tā. Sataisīju, atbrauc mājās, domāju, ka, nu, tā kā, man pa ceļam pusasī kaut kas tur sāk, vēl bišķi klakšēt un tas. Domāju, tur jāmaina kaut kāds krustiņš būs vai kas, vēl kaut 20 eiro pa detaļām un, nu, tāpatās jau tā nebrauks. Un tad, iedomājies, ielikšu SSA pa 850. Tā kā, nu, kas būs. Jo man pirms tam bija viens čalis Facebookā tur prasījis to mašīnu pa 800, bet viņš tur no Valmieras, viņam nav kas atbrauc tur līdzi un nevar aizdzīt, un tad es ieliku, nu, domāju, prikolēts ieliku pa 850. Pirmais, kas pazvanīja, jau teica, nu, tur būs tur pēc pusotras stundas klāt. Pēc tam zvan vēl viens, beigās kaut kā 4 cilvēki rindā. Jau saka, jā, es tur tūlīt ar traileri jau braucu pakaļ. Un tā kā tā, jā. Subārs ir pārdots, tie čaļi, kas pirmie atbrauc, tepatās, kas saprot no Carnikavas un arī nopirka čalis sev pirmo mašīnu, tā kā, nu, gan jau būs jautri, varēs dot virsū rītīgi pa ziemas ar Subāru. Tā kā, jā, Subārs ir pārdots. Subārs ir pārdots un patīk cik, nu, 50 eiro vairāk nekā bija sākumā domājis. Bet tā, man liekas, godīgi cena, laba mašīna bija. Tāda viss gāja. Tā kā, jā, šitās projekts ir noslēdzies. Tagad turpinās tikai Voyager projekti tālāk.